braucām uz Liepāju, uz Karostu, paskatieties. Šeit ir pieturas galpunkts. Es saprotu, jā, kaut kā tā interesanti. Visur kaut kur naudas pietiek, bet atjaunot pieturas galpunktu Karostā, gan vajadzētu. Kaut kas nav viktīgi. Tāpat tās ir mājas, labi, jauns būvēt, es saprotu. Bet kas vecās atjaunos, siltumās? Bišķi ka vajadzētu arī to. Jā, skaisti ēka. Turistiem pievilcīgi īstenībā, jā. Vajadzētu tomēr kaut kā sakārtot to Liepāju. Atlicināt arī Karostai naudiņu, ne tikai pašam Liepājas centram. Šeit es labi iet investīcijām. Daudz cilvēku brauc uz pašu skatīties. Mēs arī atbraucām uz Liepājas mūlu apskatīties. Kāds te ir mainījies par visiem šiem laikiem. Godīgi nekas. Pat ceļš nav lāgā. Atremontēts, lai varētu piebraukt pašu mūlu. Ko mēs gaidam? Es saprotu, šie ir iesēdušies, esošie deputāti. Viņiem ir labi pašā Liepājas centrā. Bet šeit, kur daudz turisti brauc skatīties, nav pat lāgā. Kur? Nolikt mašīnu, atpūsties, vajadzētu tā kā. Arī šeit sakārtot. Karosta arī skaitās pie Liepājas. Tikai Liepājas centrs. Smuka vieta. Lai piesaistītu turistus, ir tomēr kaut kas arī jādara. Ne tikai Liepājas centrā, bet visā Liepājā. Ja šie deputāti, kas tur šobrīd sēž, to nevar izdarīt, un par visiem šiem gadiem, no 90. gadiem, kas jau tur sēž, ir iesēdušies, un visu šo laiku nevar Karostu sakārtot, tad tur ir jāmainās kaut kam. Tad Latvija pirmā vietā deputāti centīsies to izdarīt. Balsojiet par mums. Mēs centīsimies mainīt Liepājā kārtību, novirzīt pareizi esošo piešķirto naudiņu gan bērniem, gan sakārtosim vidi. Pensionāriem tāpat tās ir vajadzīgs arī.